Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 13. nedēļas lasījums. Šodien lasīsim par to, kādos jaunos vārdos Dievs nosauca Ābramu un Sāraju. Gaidīšana un jaunie vārdi. Pēc tam, kad Dievs palīdzēja Ābramam atkal noticēt dotajam apsolījumam, saule uzlēca un saule norietēja. Atkal un atkal, un atkal, un atkal. Dienas pārvērtās nedēļās, nedēļas pārvērtās gados, un Ābramam ar Sāraju joprojām nebija bērnu. Bija pagājuši 24 gadi, kopš Dievs pirmo reizi apsolīja Ābramam dēlu. Ir grūti būt pacietīgam tik ilgi. Cik Ābramam bija gadu tad? Izlasīsim 1. Mūzus 17.1. Un Ābramam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābramam un teica viņam: Es esmu tas visvarenais Dievs, staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisns. Ābramam jau bija ievērojams vecums. Bībelē teikts, ka Sārajai bija gandrīz 90 gadu. Pēc ilgās gaidīšanas Dievs atkal runāja ar Ābramu un sacīja: Un tavu vārdu turpmāk nebūs saukt Ābrams, bet tavam vārdam būs būt Ābrahāms, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. 1. Mūzus 17.5. Jauns vārds, ko devis pats Dievs. Cik nozīmīgi! Ikreiz, kad cilvēki izrunāja viņu jauno vārdu, tie viņu sauc par tēvu un atgādināja Dieva apsolījumu. Tad Dievs sacīja: Tavas sievas vārds turpmāk, lai nav Sāraja, bet Sāra, lai ir viņas vārds. 1. Mūzus 17, 15, 16. Dievs arī teica Ābrahāmam, ka viņa dēls jānosauc par Īzāku. Dievs viņus darīja par labākiem cilvēkiem, liekot gaidīt apsolījumu piepildīšanos. Dievs maina arī mūs, kad mēs gaidām viņa solījumu piepildīšanos. Mani interesē. Kāpēc Dievam bija vajadzīgs ilgs laiks, lai izpildītu Ābrahāmam doto solījumu? Ko nozīmē tavs vārds? Lai skan 5. Mūzus 7.9. melodija. Tad no tev būs atzīt, ka tas kungs tavs Dievs ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs, un kas derību tur un dara žēlastību.
ir Dievs, kas ir uzticīgs Dievs, un kas derību tur un dara žēlastību tiem līdz tūkstošam augumam, kuri viņu mīl un tur viņa baušļus. 5. Mūzus 7:9. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu veido manu raksturu līdzīgāku Tev. Palīdz man dzīvot saskaņā ar Tavu labo prātu, izdarīt pareizas izvēles, lai es varētu pieaugt ticībā un līdzībā Tev. Tos no sirds lūdzu Jēzu Tavā vārdā. Āmen.